Kad es tiks pa deputātu, es darbosies Latvijas un tautas interesēs. Labdien visiem un esiet sveicināti Skūteru vlogu kanālā. Tātad, lai brauciens izdotos veiksmīgs, droši vien vajadzētu papildināt degvielas krājumus. Es nezinu, kā citos benzīna tankos, bet šajā ir jānoņem ķivere. Tad tikai tiks palaists sūknis. Divtakteris, zipiņš. Degviela ir ielieta, pilna bāciņa. 5 litri, vespiņai iet iekšā, un ar 5 litriem var nobraukt ļoti daudz. Prasīsiet, cik tas ir daudz. Pārpa 100 kilometriem toči var nobraukt. Pilsētā tur, nezinu, neesmu vēl mērījis. Es tik vālēju. Vienvārdu sakot, un tad es dodos uz Biķernieku trasi, principā. Tā, tūlīt izstāstīšu. Tātad šodienas mērķis ir aizbraukt uz Biķernieku trasi, tur ir krāma tirdziņš. Es gribētu aizbraukt, paskatīties, ko tad tur labi tirgo, ko tur labi var iegādāties. Gabaliņš man ir jābrauc, tāpēc nepārslēdzies un skaties tālāk šo video. Davai, lecam un laižam. Tā, kas tad te atkal ir? Jomajo. Kaut kāds caurums izfrēzēts, kurā var palikt pēc tam bez riteņiem. Tā izskatās, ka esam praktiski klāt. Šausmīgi daudz mašīnas. Jezu, izskatās, ka te ir. Nevar būt, ka šitie visas krāmi tirdziņi atbraukuši. Visa tā iela ir. Vienkārši. Es esmu klāt. Naži un binokļi. Vecā tehnika.
Žigulīšu spidometrs. Умирает, когда дети растут. Normāli trieciena pistole bija. Vācu un karu lietas. Nu, krāma tirdziņā arī šādi aparāti pārdodās. Viss piereģistrēts ar valsts numuriem. Pērts tik nost. Baigais vērķis. Ādolfa tematika. Будет красиво получится. Ну ясно, ладно, все, хорошего дня, поедем. Всего доброго. Не поедем. Приезжайте. Nu, re, tirdziņš ir apskatīts, krāma tirdziņš ir apskatīts, un nu, neko es nenopirku, nekas man tāds nepiesaistīja, bet tiešām cilvēkiem, kam ir vecā tehnika, jau uz Delts un Rīgas, droši tur var visu kaut ko jaunu atrast, ko nekur citur tu neatradīsi. Un vēl visādas senlietas, kam interesē krāt visu kaut ko, kara, pēckara, visādas lietas. Tā ir laba vieta, kur viss šitās lietas nopirkt. Tā kā, nu, es šoreiz neko, tikai paskatījos un uzfilmēju kārtējo video. Vienvārds sakot, kamēr vasara vēl turpinās, parādīšu vienu gadžetu, ko esmu nopircis kādu laiku atpakaļ. Binokli. Man jau te prasīja, kas tu kāds bednieks esi, ka tev binokli vajag. Nu, īsti nē, bet tāda laba cena bija. 55 eiro. Es viņu nepirku tai krāmika tirdziņā, tas ir pilnīgi jauns. Nu, droši vien Ķīnas Tautas Republikas ražojums. Un tagad esmu atbraucis uz savu spotiņu, uz Bumbu kalniņu. Un uzkāpšu augšā paskatīties, kā no augšu viss šitas izskatās. €50. Es tiešām nebiju gaidījis. Nu, caur kameru es jums nevaru nodot. Bet, respektīvi, tur var redzēt Vanču tiltu, kas tur vēl ir. Nu, viss, kas tur ir. Nu, šodien ir bišķi tāda migliņa ir. Ziņātņu akadēmija, Vanču tilts, Svetbanka. Visu to var redzēt ar šito vērķi. Nu, man liekas, ka bija kaut kāda €50. Un, protams, arī pārdevās par €200 tie binokļi. Nu, lūk, šitādu uzkāpi. Un šitāda tornīti. Nu, tur ir jūra. Nu, pieņemsim, ko tu redzi. Caur kameru neko. Nu, tur tā tad sanāk tā, kura nu palika. 2 kuģi stāv gaida, kad gribēs iet iekšā laikam. Un viens iet ārā, jau ir jūrā. Jā, ka vēl viens nāk, baigā miglā, viss tas ir kaut kāds konteineru vedējs. Tā kā cepur nost, kā saka, par šitādu naudiņu. Nāk somiņa līdzā, plasmas vāciņa priekšā, nesaskrāpētās lēdz galvenais. Nu, kāds viņš tur ir, plasmas droši vien. Un šeit pa vidu regulējums, nu, priekš katrs redzes, kā vajag tur.
piekuriģēt. Tuvāk, tālāk. Tā kā arī tik foršā manta, manuprāt. Re, no Bumba kalniņa līdz ūdenim. Baigā kustība. Tik daudz mašīnas es te nekad neesmu redzējis. Zivju laiks. Un lūk, šeit arī var izmantot to binoklu, apskatīties, ko tur krāmēši. Tie jau pavisam tuvu. Bet, nu, ar acīm jau cik tu redzi, tik tu redzi. Tā arī diezgan forša vietiņa. Droši vien es jau 100 reizes filmēšu šito, bet, nu, ir kaut kādas vietas, kura labprāt atgrieztos un pasēdēt. Tur krauj kuģi. Vienvārds sakot, kamēr vasara, tikmēr jābrauc. Principā mērķis ir aizbraukt uz autospeciem. Aizbraukt uz autospeciem pie Jūra Popova. Nopirkt jaunas cimdas. Citādi viens pāris tikai palicis. Tā kā lecam un laižam. Esmu klāt pie autospeciem. Tā. Labadiena! Man interesētu šādi cimdiņi. Jā, un izmērs roka XL. Nu, XL kaut kāds, jā. Šitie nemaz neiet rīps. Tie trīs. Neiet. Nu, nav tos XL, tie jau būs tad, jā. Tos XL dosiet. Tie citādi neiet. Tā ar kartiņu var, jā? Paldies. Visu labojums. No cimda nopirkti. Cimdi nopirkti. Prie atslēgā aizdezē atstājis. Krasavčiks es esmu. Nu, vienvārds sakot, beigās šādas cimdas arī nopirku. Kā saka, izskatās kvalitīvi. Nu, protams, ka tā nav īstā āda. Īstā āda maksāt kādi eiro 70, 80 vismaz. Bet, nu, cerams, kad pēc nedēļas nenokritīs viss te nost. Tā kā paldies visiem, kas ir noskatījušies līdz galam.